Un paldies, Dievs, par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu esi mums sagatavojis. Paldies par tām lietām, un par tiem noslēpumiem, ko šodien Tavs vārds mums atklās kā ceļamaizi mūsu dzīves svētceļojumam, jo neviens, kas uz Tevīm paļaujās, Jēzu, nekad nepaliek kaunā. Tu esi aizgājis mums sataisīt mājokļus. Paldies Tev, Jēzu, lūdzam, kungs, lai šī ir īpaša kalpošana šodien Tavā vārdā. Āmen. Un tagad mēs lasīsim šodienas vārdu Tev un man, jo mūsu ausis darītas brīvas, jā, visi šie apstākļi novākti. Un sāksim no Ebrejiem 11:39. Kurš man izlasīs 11:39? Ebrejiem 11:39. Viņi ticības dēļ saņēma liecību. No kā viņi saņēma liecību? No ticības. Un kurš ir autors, kurš liecināja par šo cilvēku ticību? Jēzus liecināja par šo cilvēku ticību, ierakstīdams viņu vārdus grāmatā. Šeit tas vārds liecību martirentes, grieķu valodā, krieviski svideķelstvenie vierie, angliski having obtained a good report through faith. Jā, tad ticības dēļ, tāpēc, ka viņiem bija ticība. Tāpēc, ja viņi ir saņēmuši Dieva liecību, ka viņi ir Dievam bijuši patīkami savas dzīves svētceļojuma laikā. 11:40, lasam tālāk. Lūdzu, 11:40 Ebrejiem. Tas ir par mani un par tevi. Tāpēc, ka Dievs mums, sakam draudzi kopā, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku ir paredzējis. Vēlreiz, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku ir paredzējis. Dievs nevar melot. Un ja viņš saka vārdā par tevi, viņš tev kaut ko labāku ir paredzējis, tad tas tā arī ir. Viņš tev kaut ko labāku ir paredzējis tālāk, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Tas ir tāpēc, kāpēc Mūzes palikās ārā. Viņš neiegāja apsolītajā zemē, lai viņš neieietu tur bez tevīm. Jūs abi kopā ieiesiet. Tāpēc arī Ābrahams neiegāja. Viņš to zemi nedabūja kā mantojumu, bet pagaidām viņam jāapsolījums, jo viņš dabūs to kopā ar tevi. Dievs nolēmis tā, ka viens bija strādājis 12 stundas, un viens ienāca darbā pēdējo stundu. Un Dievs saka, es arī viņam došu to pašu, ko pirmajam. Ja? Es esmu labs. Ja? Šobrīd viņi gaida tevi un mani. Viņi tur gaida mūsu dzīves svētceļojuma beigas. Un tā kā mēs būsim tur, mēs jau vēl neiesim, jo mēs gaidīsim nākamos. Ja? Un tad pēkšņi drīkstēsim ieiet, bet visi reizē, jo nav mūsu starpā augstāka. Nav. Pat šis kā Jākaba brālis, bet Jēzus brālis Jākabs, ja? Jēzus brālis, viņš ir pazemīgs. Viņš neko nav augstāks par pārējiem aicinātajiem. Tādā aicinājumā Dievs mūs aicina. Un ejam tālāk 12:1. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, viņa mums ir, mēs dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku. Un tagad lecam atpakaļ uz 6:1 Ebrejiem. Lūdzu, 6. nodaļa 1. pants.
6. nodaļa 1. Amen. Dosimies pretīm pilnībai. Tevi gaida pilnība. Pilnība ir tavā priekšā. Nepaliec sākumā. Neiemīli 1. klasi, tevi gaida universitāte. Viena diena 1000 pagalmos labāk, Dieva pagalmos labāk nekā 1000 citas, un 5 minūtes Dieva akadēmijā labākas nekā 5 gadi Latvijas universitātē. Tu vairāk iemācies. Dievs ir tas, kurš tevi māca. Viņš ir gars. Lūdzu 6.12 ebrejiem. Ka jūs netopat kūtri, bet sekojiet Mūzum, Elijam, Rebekai, Rahabai, kur ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Halleluja, ja? Sekojiet, ja grieķu vārds memētai, kas nozīmē tuvāk ir mīmika. Atdariniet viņus, kas iemanto apsolījumus. 6.17 lūdzu. Gribēdams mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu. Ne tikai to, ka viņš to ir vārdā pateicis, bet viņš vēl to ir apstiprinājis ar zvērstu. Dievs manis un tevis dēļ pats zvēr pie sevis, ka tā būs un tā notiksies. 6.18 lūdzu. Šīs divas negrozāmās lietas, vārds un turklāt vēl zvēras. Ja? Tālāk 6.19 lūdzu. Kāds ankurs? Kuģa ankurs? Dvēseles ankurs. Tavai dvēsele ir ankurs. Un ziniet, lai cik būtu tālu ankurs no kuģa, viņš ar vienu ir daļa no kuģa. Ja? Lai cik gara būtu tā ķēde, viņš ir ar vienu daļa no kuģa. Un senos šodien ankurus dara tā, ka izmet viņu tur gultnē. Bet agrāk darīja tā. Uz kuģa bija ankurs. Un tad, kad kuģis piepēc pie krasta, tad ielaida laiviņu iekšā ūdenī, ielika to ankuru laiviņā un uz krastu, un to ankuru nolika krastā. Un kuģis nekur nedējās, tāpēc, ka ankurs viņu tur krastā. Tāpat ar tevi ir, ka tu esi tur, kur tu esi, bet tavas dvēseles pagarinājums, ankurs ir viņā pusē. Tur, kur ir svēto vietas, viņš tur iekabinājies, ja? Un lēnām garām tavs dzīves kuģis tojas tavam gala rezultātam. Alleluja! Ai, kā man patīk Dieva vārds, viņš ir interesants. 6.20. Jēzus tajā krastā ir pirmais uzkāpis. Ja? Tur, kur tavs ankurs ir, tur ir Jēzus, ja? Un viņš tur gaida. Un tu katru dienu pamosties un tuvāk savu dzīves kuģi pievelc tam krastam, kurā Jēzus pirmais ir izkāpis. Un tagad lūdzu atšķirsim Efeziešu vēstuli 3.11.
Efeziešiem 3:11. Slāva tev, kungs, Jēzu. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā, Kristu Jēzu. Tā tam bija jānotiek 3:12. Efeziešiem 3:12. Tā tam bija jānotiek, lai mēs, kas ticam caur Jēzu, drīkstam tuvoties Dievam bez bailēm. Tur, kur tas, kas baidījās, vēl nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Tā saka 1. Jāņa vēstule. Vēl pavisam nedaudz Efeziešiem 3:16. Lai viņš savā godības bagātībā dotu jums savu svēto garu un darītu stipru tavu iekšējo cilvēku. Un tas, ko Jēzus teica, cilvēkam jāpiedzimst 2 reizes. Kamēr viņš nepiedzimst 2 reizi, tikmēr viņš var nākt uz draudzi, kā es to darīju, un turpināt aprunāt savu tuvāko, turpināt smieties par svētumu, turpināt ņirgāties un izlikties, ka tu esi kristīgais, bet patiesībā tu esi tāds pats kā visi pārējie, tik ilgi, kamēr cilvēks nepiedzimst no svētā gara. Tā ir patiesība. Ja? Lai viņš dotu savu garu un darītu stipru tavu iekšējo cilvēku. Un lūdzu Efeziešiem 3:17. Lai Kristus, jeb Mesija, jeb mūžīgais gars, trīsvienības 2. persona, tev turot ticību mājotu tavā sirdī. Ja tikai vienīgais veids, kā Jēzus var mājot cilvēka sirdī, ir caur ticību. Nekad caur ārējām darbībām, nekad caur kvēpināšanām, nekad caur klanīšanos, nekad. Bet tikai caur ticību. Un atgādiet man lūdzu, kādā veidā ticība cilvēkā nāk. Caur ko nāk ticība? Caur dzirdēšanu. Caur kādu dzirdēšanu? Vārds. Tu dzirdi vārdu. Un ticība ienāk tavā sirdī. Un vienu dienu tu mani, bet es vairs neesmu tāds, kāds es biju. Man žēl, jā. Man vairs nav jādejo Genoveva, jā. Nelabais nav tevi, jā. Es esmu brīvs no tā. Paldies Dievam, ka es rētos un dzirdu, jā. Es esmu brīvs. Man nav jākustina savs ķermenis šīs bezdievīgās un citu dziesmu iespaidā. Mani gars darīs brīvu. Es nepielūdzu vairs šo tumsu, bet es pielūdzu Dievu, kas ir patiesības gars. Ja? 3:18 lūdzu Efeziešiem. Ka līdz ar visiem svētajiem, ar Jesaju, ar Ābrahamu, ar Mūzu, ar Rahabu, ar Jākabu, tu vari aptvert, ja? Tev tiek dots tas pats noslēpums, kas viņiem, un tu vari aptvert to. Tas tevi raisās vaļā, tas verās tevi vaļā. Dievs tev to dod bagātīgi vēl un vēl. Un 3:19 lūdzu.
mūsu Dieva pilnību. Dievs ir mīlestība. 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 Tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai tu nekad nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, ka Jēzus tika sists tevis dēļ, lai tu būtu dziedināts viņa brūcēs. Tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, ka Jēzus tika piesists pie krusta, lai visi tavi grēki būtu dzēsti reizi par visām reizēm. Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība. Man nāk prātā tas cilvēks, kurš teica, Dievs neko citu neprot, kā tikai mīlēt. Ja? Viņš nemāk neko citu. Viņš māk tikai mīlēt. Un kāds jautās, bet kāpēc tad ļaunums? Ļaunums ir cilvēku un vēlnas sadarbības rezultāts. Un ļaunums agri vai vēlu pašiznīcinās. Tie, kas ņem dalību pie ļaunuma, viņi ņem dalību pie pašiznīcināšanās. Jo viņiem nav daļas pie Dieva. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem mazākajiem? Dievs saka, to jūs man esat darījuši. Jūs esat šāvuši uz mani, metuši bumbas, indējuši. To jūs man esat darījuši, jā. Tuvojās tā diena, ka kungs tiesās dzīvos un mirušos. Un tālāk lūdzu 3:20 efeziešiem. Slāva! Viņam, kas darbodāmies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, kurš spēj mūs pārmainīt, pārveidot mūsu dzīvi, pārveidot arī to no grēka gabala par svētuma paraugu, kas mirst šajā sabojātajā pasaulē. Lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm, mūžu mūžos. Amen. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Ei, cik interesants vārds! Cik interesants vārds! Ja, redzi, grāmatā par mani ir rakstīts. Redz, kur par mani ir rakstīts, un par tevi tur ir rakstīts. Mēs vēl nebijām piedzimuši, ka Dievs par mani un par tevi grāmatā ierakstīja. Ei, apsolījums un vēl zvēres. Halleluja!